Vai tu zini manu mīlestības stāstu? Es iepazinos, kad viņš bija no gūsta atbraucis. Man bija 23 gadi laikam, 45. gadā. Es jau biju 2. kursā, un 49. gadā viņu atkal aizvedu uz Sibīriju. Es biju 3. kursā, un es biju nolēmusi, ka es noteikti braukšu uz Sibīriju, kad beigšu. Bet mana mamma viņu ciest nevarēja. Es jau sūtīju, ko varēju. Es nodevu asinis, sūtīju paciņas. Es iemācījos adīt. Cimdus sūtīju, pati nodīju. Pēkšņi vienā dienā, pēc gada no Sibīrijas, es saņēmu vēstuli no vienas sievietes, krievietes, kas man prasa, kas es viņam esmu. Nu, šodien tanī brīdī es būtu padomājusi. Veselu gadu prom, grūti. Tanī brīdī es ieliku to vēstuli aploksnē atpakaļ, nosūtīju uz viņa adresi, un to visu, kas man bija no viņa mājās, visas viņa vēstules, fotogrāfijas, es sadedzināju. Man bija atvests no viņa drēbes un pulkstenis, jauns uzvalks. Ieliku paciņā un aizsūtīju. Un no viņa nevienu vēstuli nesaņēmu. Gadiem. Bet izrādījās pavisam savādāk. Protams, es centos aizmirst un apprecējos. Bet izrādījās, ka tad, kad es jau biju apprecējusies, viņš atgriezās, sameklēja mani. Un izrādījās, ka viņš man bija nepārtraukti rakstījis. Bet mana mamma tās vēstules ir visas likvidējusi un nav man iedevusi. Tāpēc es saviem bērniem nevienam neesmu teikusi nē. Lūk, tā beidzās man mīlestība. Atgriezās viņš, kad es jau biju precējusies, un man jau bija Igors 55. vai 56. gadā. Un ko tad? Tā es uzticīgi kalpoju, palika pie savu vīru. Viņš vēl atbrauc atpakaļ uz Sibīriju, pārbrauc vēlreiz, ka man jau Armands bija. Vai es nepārdomāju? Protams, ka es nepārdomāju. Un tad viņš apprecējās Ogrē un dzīvoja. Katru reizi es saņēmu zināmās dienās sev kādās un viņam nozīmīgās apsveikumus. Šad tad viņš parādījās slimnīcā, parunājāmies. Un tad vienā Ziemassvētku vakarā, kad jūs jau bijāt pieauguši, tas laikam bija 95. gadā. Visi bijām Kalē ielā pie Eglītes, pēkšņi piezvanīja man viņa sieva, ka viņš ir uz ielas kritis un miris. Pateica man, kad būs bērs, un Igors man aizved uz tām bērēm.